Andris Damburs, Labvakar Latvija. Klausies, Jāni. Jā. Tu varētu ar Normundu Pauniņu kaut kā apvienoties, vai piemēram, vienu lecienu, tā kā, noīrēt, un pirmajā pusē taudzies mūsu filmē, otrajā viņu, arī, protams, jūs vienmēr varat dot kaut kādas. Jā, budžets ir jātaupa. Pilnīgi piekrīt. Savukārt man bija piebilst, ka māksla prasa upurus, vai ne? Un patiešām man arī malacis, kad... Jā, un tur izskatījās mistiski un bildi izskatījās ļoti labi. Un skatītāji, Antru Stafetsku un kā dziedātāju mēs visi taču iepazinām televīzijas šovā Okartas skatuve. Bet bez televīzijas šoviem jauniem māksliniekiem palīdzēja izsisties arī dažādi fondi. Un viens no tādiem ir pat kā izveidotais operas dziedātājs Ineses Galantes fonds. Jaun izveidotais fonds radīts ar mērķi atbalstīt jaunos talantus, mūziķus, dodot viņiem iespēju attīstīt un realizēt savu talantu. Bet jau atzītiem māksliniekiem, kuri lielākoties uzstājas ārzemēs, palīdzēs regulāri sniegt koncertus arī savā dzimtenē. Kā tad radās ideja un kā pati Inese Galante palīdzēs jaunajiem māksliniekiem, par to būs mūsu nākamais stāsts. Lai gan sākumā vēlējusies kļūt par farmaceitu un pat sākus studijas šajā jomā, Inese Galante tomēr paklausīja savai sirdsbalsī un nodevās operu mūzikai. Šī izvēle bija liktenīga, jo viņas talanti ir ievērojusi visu pasauli. Un daudz gadu garumā, spēlējot izcilākās lomas lielākajos pasaules opernamos, viņa ir godam nesusi Latvijas vārdu. Es jau vienmēr dziedu no sirds uz sirds. Katram. Tas ir katram veltīts un domāts un izdzīvots, pārdzīvots un kā mediķis. Tā ir mana misija palīdzēt, dot kaut kādu cerību, palīdzību, sniegt roku. Tieši pēc šāda paša principa Inesei Galantei radās ideja sniegt arī materiālu palīdzību Latvijas talantīgākajiem cilvēkiem. Tādēļ pavisam nesen saules gaismu ieraudzīja Ineses Galantes fonds. Man bija tā doma atmaksāt Latviju atpakaļ, ko es te saņēmu pati. Un simboliski atgriezties uz Latviju atpakaļ, es neteikšu, ka 100%, bet 99%. Es braukšāšu šurp pa turpu, bet man gribās kaut ko darīt arī, dot atpakaļ un darīt kaut ko Latvijas labā. Jo 22 gadi jau ir pagājuši, kā es esmu projām, un vienmēr es visur pasvītroju, ka es nāku no Latvijas. Man liekas, ka tas ir pareizi. Ineses Galantes fonds jau šobrīd savā padomē ir pulcinājis personības ar lielo burtu – Vairvīķu Freibergu un Aleksandru Antoņenko, kuri kopā mēģinās darīt visu iespējamo, lai saglabātu un attīstītu operas žanru, popularizējot to Latvijā un ārvalstīs. Es domāju, ka tie mērķi ir ļoti svēti. Pirmais tā ir kultūra, gan Latvijai, gan centrām, gan reģioniem. Un otrs punkts ļoti vajadzīgs mūsu jauniešiem palīdzēt, atbalstīt, dot kaut kādu jaunu ceļu, dot roku. Un trešais labdarība. To mums vajag. Fonds rīkos meistarklases, meklēs iespējas jaunākajiem talantiem maksāt stipendijas un palīdzēs vecākā gada gājuma Latvijas zvaigznēm, kuri slavas posmu jau ir paspējuši piedzīvot, bet šobrīd ir nepelnīti aizmirsti. Mēs esam vēl ļoti jauni, svaigi. Tātad viss vēl top. Mēs vēl meklējām tādus superprofesionāļus cilvēkus, kur arī varētu mums nākt mūsu padomē, mūsu sēdē un dot arī no sevis. Jo es mācos visu mūžu. Es nekad nevaru pateikt, gatavs, frišs un neko vairāk nevajag. Tā nav. Es neesmu ģēnijs, es visu laiku mācos, kā mēs visi dzīve māc. Darba priekšā ir daudz, un kā pirmais no tiem būs koncerts uzreiz pēc dziesmu svētkiem. 9. jūlijā Domas baznīcā, tad to jau arī taisīs mans fonds. Tas būs mūsu pirmais, teiksim, darbs. Iesvētīšanas darbs, un ko taisa mans fonds Inese Galante, un augustā 9. reizi skanēs Samartājuma aicina Inese Galante no 12. līdz 18. augustam, un mums būs ļoti raiba programma. Programmā būs gan opera mūzika, gan balets, gan džess, gan arī kāds romantisks koncerts. Es visus laipni lūdzu, visus mīlu. Jūs, Inese Galante, visiem buķa, izturību. Paldies visiem. Atā. Vairāk informācijas par fondu var iegūt rakstot uz e-pastu info@inesagalante.com. Oskars Lepers, Krišāns Grabovskis, Labvakar Latvija.